Izstāstīji, tu tomēr pēc tavas stāstītāt ļoti daudz strādā. Tev tomēr ir arī ģimene, noteikti mājas pienākumi. Kā tev izdodas apvienot šīs lomas un kuru no sfērām varbūt tad cieši kaut kādā brīdī? Nu, neizdodas. Izdodas ar grūtībām, protams. Un dažkārt uz citu cilvēku rēķina. Es nebūtu varējusi savā profesijā nevienā, ne otrā izdarīt ne uz pusi tik daudz, ja man nebūtu tik brīnišķīga mamma. Viņa ir bijusi klāt vienmēr visos dzīves posmos, nu tā kā tāds drošības pilvens. Viņa ir mūsu mājas rūķis. Un vēl joprojām? Jā, joprojām. Viņa ir tā, kas labprātīgi ir uzņēmusies vienkārši organizēt omulību mājā un nodrošināt to, ka mani bērni, kad nāk mājās, tad viņiem ir siltas pusdienas un viņiem ir ar ko papļāpāt. Jo tētis ar mammu vienkārši pārrodas mājās, iekrīt gultā. Nevienu negrib runāt, visticamāk. Jā, sabučo puikas un arī vederčī. Nu, ir mirkļi, kad es esmu mājās, tad es ļoti labprāt kaut ko gādāju. Man tas sagādā tad, kad baudu. Ir laiks. Jā. Kas ir tās galvenās vērtības, ko tev mamma varbūt ir iedevusi, kuras tu pats savā dzīves ceļā esi iemantojusi, no kurām tu arī veido šo savu dzīvi šodien? Es no savas mammas esmu mācījusies tādu tieši to daudzveidību. Viņa ir arī tāda multitalantīga. Viņa spēj visu. Viņa var adīt, šūt, krustvārdu mīklas viņa aizpilda vienā setā, visas sailītes ir pilnas, un ja nav, tad viņa raksies pa enciklopēdijām, kamēr atradīs, un viņai viss būs aizpildīt. Viņa var konservēt un šmorēt un tamborēt debesšķīgas tamborējumus. Viņa prot pat apaus salabot un kažoku uzšūt. Es pat nevaru nosaukt, man jau ko viņa šķiet, ka tāda ir tā Latvijas sieviete, kur tik daudz tās lomas ir uzņēmusies un tiešām arī piepilda. Piepilda un izdara ekscelenti. Apbrīnojami ekscelenti. Un reizē viņa ir arī dāma. Nu, man daudz ko joprojām ir no viņas mācīties. Viņa ir tāda sieviete ar lielo burtu.